Lauka atbalsta dienests, kāps skatavs tā direktors Ģits Krūmiņš. Ir taisnāšu skatavs pieejamais atbalsts lauksaimniekiem un lauka atbalsta dienesta aktualitātes. Tādā garākā sarunā. Labrīt, labdien! Jā, labdien, paldies visiem un prieks jūs visus redzēt šeit Rāmavā. Sākšu ar platību maksājumiem. Uz doto brīdi par iepriekšējo sezonu ir vairāk kā 90% no visiem maksājumiem izmaksāti. Jāsaka, ja mēs skatāmies no naudas plūsmas viedokļa, tad 23. gadā par 23. gada maksājumiem jūs saņēmāt naudas plūsmas veidā mazāk, jo iepriekš bija zaļināšana, bet šogad vai pagājušajā gadā bija šīs daudzās ekoshēmas, kur bija daudz dažādas prasības, kas bija jāiesniedz, un tādēļ arī šie maksājumi naudas plūsmas veidā ienāca janvārī, februārī, martā, un arī vēl šobrīd turpinās maksāšana. Par šīm bildēm, par šiem jautājumiem es ar kolēģi pieiešu pie kundzes, mēs izrunāsim, kas ir. Bet katrā gadījumā šie nosacījumi mainās, un mēs cenšamies izveidot, lai viņi būtu vienkāršāki. Uz doto brīdi maksājam Eko 4, tur ir jautājumi par bildēm, Eko 5, kur mēs diskutējam par arī šo nosacījumu izpildi, bet lielākai daļai lauksaimnieku šie maksājumi ir izmaksāti. Uz doto brīdi notiek meža natūras izmaksa, un aprīļa mēnesī maksāsim zaļās joslas saistītu atbalstu par vasaras rapsi, vasaras ripsi, par paaugstinātu labturības prasībām, biškopības un ekoshēmām gala norēķins 6. 7. jo pārējām ekoshēmām ir minimālās likmes. Par pieteikšanos. Es ļoti ceru, ka nākamā otrdiena tiks apstiprināti MK noteikumi, lai mēs kā lauka atbalsta dienests varētu jums atvērt pieteikšanos ar 17. aprīli, un jūs varētu sniegt iekšā šos platību maksājumus. Pieteikšanās termiņš bez atbalsta samazinājumiem 22. maijs, ar samazinājumu par katru nokavēto darba dienu līdz 17. jūnijam. Arī šogad tāpatās kā jau no 21. gada mazām saimniecībām būs iespējas pieteikties mutvārdos, identificējot laukus, kultūras, kuras apsaimnieko. Par galvenajām izmaiņām 24. gada sezonā par aktīvo lauksaimnieku prasības nebūs jāizpilda visiem tiem, kas apsaimnieko vai piesaka līdz 20 hektāriem. Standarta izlaide uz 1 hektāru ir samazināta no 400 € uz 300, jo tādas kultūras kā griķi, auzas vēl, un ja ir liels īpatsvars saimniecībā, tad šo vidējo rādītāju saimniecībā šos 400 € nevarēja izpildīt. Un tamdēļ, lai nebūtu liekas birokrātiskais sloks, kur jūs nākat pierādat, ka jūs esat lauksaimnieks caur čekiem un rēķiniem, tad šī prasība ir samazināta, redzot faktisko situāciju. Tad par 4% neražojošām platībām, kur iepriekšējā gadā jūs varējāt audzēt kultūra augus, to šogad nevarēs darīt, tur būs jābūt starp kultūrām, kā jau Zigmārs minēja. Vēl no izmaiņām pie kaļķošanas. Iepriekšējā gadā bija vajadzīga fotogrāfija, tad uz šo gadu fotogrāfijas nav vajadzīgas. Nevajadzēs pie minimālās augstnes apstrādes, kur šeit gāja runa. Šīs bildes ir vajadzīgas tikai par tiem laukiem, kuri tiek diskoti, jo tur par tiem nav citu veidu, kā pārliecināties, kad ir veikta šī minimāla augstnes apstrāde līdz 15 cm dziļumā. Un tad par šiem laukiem, 90% no laukiem vajag uzņemt šos fotoattēlus un glabāt pie sevis mājās. Ja vēlaties, varat izmantot arī lauka atbalsta dienesta izstrādāto mobilo aplikāciju, nofotografēt un sūtīt šīs bildes uz lauka atbalsta dienestu. Šogad būs jums iespēja arī redzēt šīs bildes, kuras ir iesūtītas, kādas viņas ir iesūtītas, lai pārliecinātos, ka visi darbi ir izpildīti. Ja atskatāmies uz iepriekšējo gadu, bijām saņēmuši pietiekami daudz bilžu, kur ir bildēti stābi, putni, krūmi uz lauka, kas neraksturo šo saimniecisko darbību uz lauka, vai iespējams, sūtot šīs bildes, ir izvēlēts nepareizās sūtīt, tad arī uz doto brīdi notiek šī diskusija, lai mēs tiktu skaidrībā, ka šī minimāla augstnes apstrāde ir notikusi. Pie Eko 5, pie šīs precīzās miglošanas, mēslošanas, vajadzēs 10% GPS failus saglabāt, vai nu arī bildes. 10% no visiem laukiem. Ja man ir 10 lauki,
tad tikai vienu bildi man vajadzēs. Un šīs bildes būs jāuzrāda vai jāiesūta pēc pieprasījuma vai nu Lauka atbalsta dienestam vai Valsts augaisardzības dienestam. Un līdz 5. novembrim šī informācija par auga aizsardzības līdzekļu izlietojumu uz laukiem būs jāiesniedz Valsts augaisardzības dienesta izveidotajā sistēmā, vai arī, teiksim, pēc noteikta Excel formāta to varēs arī iesniegt Lauka atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Par bioloģisko lauksaimniecību lauku vēsture būs jāglabā pie sevis. Par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu nav nekāda informācija jāsūta. Par vidus audzējošo dārzkopību informāciju glabājam par sevi. Un par paaugstinātu labturības prasību emisiju mazinošā labkopībā šīs bildes, kas pierāda, ka šīs prasības ir paaugstinātas, ir vajadzīgas vienreiz. Ja jūs 23. gadā viņas iesniedzāt, šogad turpināt pieteikties, jums nekādas šīs papildus bildes nav jāiesniedz. Tikai vienīgi šie barošanas plāni, ēdināšanas. Par pļavām un ganībām. Pagājušajā gadā jau varēja gada otrā pusē, un šogad visu sezonu var šos pļavas un ganības smalcināt, noganīt, var nopļaut un nenovākt. Šī prasība ir atvieglota, lai, teiksim, gan lauksaimnieki, kuriem lauki ir tālāk un ir pietiekams daudz siena, šos laukus varētu sasmalcināt un nenovākt, gan arī, lai nodrošinātu šo patstāvīgo pļavas un ganības attiecību, šo likmi, šo attiecību, kas mums ir jāsaglabā 2018. gada līmenī. Par 23. gadu neviena aramzeme par zālājiem nebūs jāpārvērš, kur šeit bija diskusija, būs vai nebūs. Mēs esam šo prasību nodrošinājuši. Mums ir aptuveni ap 7,000 hektāru vēl, kurus mēs teorētiski varam uzart. Bet es ļoti ceru, ka, teiksim, šie mazie lauku zemju īpašnieki, es teikšu tā, kam ir 2, 3, 5 hektāru zālāji, kuri pagājušajā gadā 23. gadā nepieteicās, iespējams dēļ tā, ka bija jānopļauj un jānovāc, šogad pieteiksies un tādā veidā šo zālāju platības apjomu pacels uz augšu, un tiem lauksaimniekiem, kas nodarbojās ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, nebūs jāuztraucās par to, ka kādā brīdī, teiksim, šī aramzeme, kur audzējam kviešus, būs jāpārvērš pa zālājiem. Ja mēs runājam par 6. ekoshēmu, kur jāsaglabā zālāji un ir meža dzīvnieku postījumi, tad, ja tie ir būtiski, tad jūs viņus piefiksējat, atsūtat šīs bildes, ja tie ir nebūtiski, nesūtat, bet, protams, ka šī gadījumā jūs varat veikt šo lauka sakārtošanu, diskojot vai ecējot vai kultivēt, lai varētu nolīdzināt un pārvērst šos zālājus par normāli apsaimniekojumiem laukiem. Par īstermiņa aizdevumu. Īstermiņa aizdevums būs pieejams no brīža, kad būs iesniegts platību maksājums, un tikai tiem, kas būs pieteikušies uz platību maksājumu, un to varēs saņemt tie, kam ir brīvs šis lauksaimnieciskais de minimis. Par lauku bloku precizēšanu. Par jebkāda veida precizējumiem termiņš bija 2. aprīlis, kur mēs saņēmām šogad uz pusi mazāk pieteikumu precizēt lauku blokus, kā tas bija iepriekš. Tas priecē, kad lauku blokus šīs saimniekošanas robežas ir stabilas un nav būtisku izmaiņu. Tās mēs risinam, un tās būs uz 17. aprīli lielākoties viss iestrādāts kartē. Bet, ja jums ir vēl kādas lietas, kuras zem esat sakopuši, bet neesat paspējuši iesniegt līdz šim 2. aprīlim, tad to jūs varat darīt kopā ar platību maksājumu pieteikumu, ar iesniegumu norādīt, kad jūs zīmējat ārpus bloku, bet šīm platībām noteikti ir jābūt lielākām par 0,1 hektāru. No pagājušā gada, kur mums bija diskusijas, ir par to, ka zejām joslām nav ievērots, teiksim, šis platums. Šis lauks neatšķirās no pamatkultūras vai no lauka, kur tā tiek ierīkot, vai tās ir mehāniski apstrādātas. Pietiekam daudz diskusiju bija par proteīna augu maisījumiem, kur ar proteīna augiem jābūt vismaz 50%. No aizējiem redzam, ka tur var pa kādam zirnim atrast. Un tad ir diskusija, vai nesadīga, vai bija sausums, vai vēl kaut kas. Šeit ir jāpadomā, ja tur nav sadīgs, tad ir, teiksim, laicīgi tā kā vajadzētu informēt, lai mums pēc tam rudenī nav liels diskusijas. Tad vēlos atgādināt par elektronisko pieteikšanās sistēmu, kad
kad brīdinājums, kad iespējams jūs neesat izpildījis kādu prasību, nenozīmē to, ka jūs nedrīkstat iesniegt pieteikumu. Ja ir brīdinājums, jūs viņu varat iesniegt un jums tas ir jādara, tas vienkārši vērš jūsu uzmanību, iespējams, kad jums tur ir jāpievērš uzmanību, kad ir kaut kāda neprecizitāte. Bet tā nav kļūda. Ja ir kļūda, tad gan jūs šo platību maksājumu pieteikumu iesniegt nevarat. Šeit varbūt tās atskatoties uz iepriekšējo gadu, teiksim, par ekoshēmu 1, kur bija jānodrošina noteikts proporciju attiecība pa kultūrām. Ja nebija 75% izpildīti, tad bija brīdinājums, ka jums ir, pieņemsim, 74, bet jūs šo pieteikumu varējāt sniegt un šo ekoshēmas atbalstu saņemt, bet par 1% samazinātu apjomā. Jūs neesat izpildījuši 75% prasību. Un vēlreiz aicinātu, teiksim, pat cik šīs izmaiņas ir bijušas būtiskas iepriekšējā gadā šajā kopējā lauksaimniecības politikā. Ja jums rodas kādas šaubas, tad pazvanīt un pārliecināties, vai uz visiem atbalsta veidiem esat pieteikušies. Par sezonas laukstrādniekiem izrunājām, tur ir 1. aprīlis, kad varam šo izmantot, un jūs izmantojat, tie, kas to dara. Tad pārējot pie investīciju pasākumiem, no 25. aprīļa būs iespēja pieteikties līdz 27. maijam uz ieguldījumiem materiālos aktīvos, kur kopā būs pieejami 24 miljoni lauksaimniekiem, kooperatīviem un 5 miljoni būs pārstrādes uzņēmumiem. Atbalstāmās aktivitātes ir iekārtas tehnika, būvniecība tikai tik daudz, cik tas ir vajadzīgs saules paneļiem vai pie energoefektīvām būvēm, iekārtām, ne būvēm. Tas ir tāpēc, ka šī nauda ir jāapgūst līdz nākamā gada 1. augustam, 25. augustam, jo šis iepriekšējais plānošanas periods beidzas un mums šī nauda ir jānodeklarē Eiropas komisijā. Mēs to neizdaram līdz nākamā gada 1. augustam, tad tas paliek uz mūsu nacionālā rēķina, uz mūsu nodokļu maksātājiem, uz mums pašiem. Tāpēc ļoti, ļoti uzmanīgi pārliecinieties, vai tās lietas, ko jūs vēlaties iegādāties, jūs varēsiet saņemt, piegādāt, samaksāt līdz šim 1. augustam, jo šeit nebūs iespēja, kāds ir bijis līdz šim lauka atbalsta dienestam, dažādu apsvērumu pēc pagarināt šos termiņus. Nauda tiks sadalīta 3 grupās. Tas kā ir ierasts, mazā saimniecība no 4 līdz 70 tūkstoši, vidējās no 70 līdz 350, lielās virs 350, bet tas, kas ir šī pēdējā kārtā no šīs iepriekšējā perioda, ir tas, ka nebūs reģionalizācija, nebūs šie 9 lauka atbalsta dienesta reģionālās pārvaldēs dalījums. Tāpēc, lai mēs šo naudu, kas ir atlikusi no iepriekšējā perioda, mēs varētu izmantot 100%. Tad kādi mērķi ir atbalstām? Ir atbalstām energoefektivitāte, tas ir kā piemēram kaltas rekuperācija, atjaunojama enerģijas izmantošana. Šeit ir atbalstām tikai saules paneļi, vēja parku, vēja turbīnas nav atbalstāmas, un pieejamais finansējums ir 6 miljoni eiro. Tad ir emisiju samazināšana, tas ir 5D mērķis, kas ir precīzā miglošana, precīzā mēslošana. Pieejamais finansējums ir 10 miljoni eiro. Un 6 miljoni eiro ir izdalīti bioloģiskām saimniecībām. Šeit nav atļauta būvniecība, nav atļauts iegādāties traktors, kombains, bet pārējās investīcijas, teiksim, bioloģiskie lauksaimnieki var iegādāties, jo viņiem, kā lai saka, precīzā miglošana nav aktuāla, viņi strādā bioloģiski par mēslošanu, okay, bet šeit var iegādāties gan ārklis, gan piekabes, gan citas lietas, kas ir vajadzīgas, kas varbūt tās nav konvenciāliem lauksaimniekiem atļauts. 2 miljoni ir paredzēti kooperatīvām sabiedrībām, lai īstenot arī viņu vajadzības, un līdz ar to arī jūsu vajadzības, kas ir kooperatīvos. Un ir 2 pasākumi mazajām lauksaimniecībām, kas ir šie 15,000 eiro, kuras iepriekšējā periodā bija pietiekami pieprasīti pasākumi. Tad šeit pieteikšanās ir no 3. jūnija līdz 3. jūlijam.
uzsācējiem vai tādiem, kas nāk jauni un kam nav bijusi, teiksim, pieredze lauksaimniecībā, tie ir 15,000 eiro, bet saimniecībām, kas jau saimnieko, tie ir 30,000 eiro. Šis gan salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir klasisks investīcija pasākums. Šeit ir vajadzīgs līdzfinansējums 15%. Var iegādāties lietotu tehniku līdz 5 gadiem vecu, var iegādāties arī zemi, var veikt būvniecības darbus. Atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem vai lauksaimniekiem, kas uzsāk savu lauksaimniecisko darbību. Vecums ir 40 plus 364 dienas uz iesniegšanas brīdi. Pieteikšanās ir no 5. augusta līdz 5. septembrim. Atbalsts ir 40,000 eiro. Šeit nav nepieciešams līdzfinansējums jauniem lauksaimniekiem. Protams, 40,000 varbūt tās nav pietiekami liela naudas summa, lai es pilnībā uzsāktu tādu lielu lauksaimniecisku darbību. Bet, ja mēs runājam par šiem 2 pasākumiem un atskatāmies vēsturē, tad lielākoties tie, kas nāca uz mazajiem lauksaimniekiem vai uz atbalsts gadiem jauniem lauksaimniekiem, bija ilgadīgie stādījums, kas ierīko dārzeņu saimniecības un nelielas gaļas lielo audzētāju saimniecības. Šeit pa lielam ne mazajos lauksaimniekos, ne jaunos lauksaimniekos nebija graudaugu, praktiski nebija graudaugu saimniecības, kas nāca uz graudaugu saimniecību attīstību, jo par 40,000 izveidot graudu saimniecību vai piena saimniecību nav iespējams. Par lietām, par kurām man negribas runāt, kur mums nākas sankcionēt šos investīciju projektu īstenotājs, ir tajos gadījumos, kur iepirkuma procedūra ir organizējis. Pats zemnieks ir sarunājis, kad būvēs persona X. Persona X sarunā vēl 2 piedāvājumus, tas viss ir aprakstīts e-pastos, ir vienošanās par cenām, un ja tiesības sargājušās institūcijas dažādi apstākļi pēc tos ir atradusi un iesniegusi lauka atbalsta dienestam, tad mums nāks jums atprasīt visu finansējumu par to projektu un nākamos 3 gadus izslēgt no atbalsta saņēmēja loka. Nedrīkst veikt pats būvniecības darbus un par to saņemt naudu. Jūs varat pirkt materiālus un paši būvēt, bet noalgot mani teorētiski kā būvnieku, bet paši veikt darbus, to nedrīkst darīt. Un parādās gadījumi, kuriem mēs pievēršam uzmanību. Pavasarī bija šīs salnas, augļu dārzi ir pilnībā nosaluši, esam izmaksājuši 100% kompensāciju par 100% ražas zudumu, bet te pašā laikā, teiksim, skolas augrī šīs saimniecības piegādā ābolus. Tā kā mēs šos jautājumus uzdodam un skatāmies, iespējams lai nelaustu līgums, tiek pirkts no kaimiņa, kuram šie āboli ir atbilstoši. Ok, viss kārtībā, bet, ja tie tiek vesti no citām valstīm, kas nav atbilstoši, tad tam mēs pievēršam uzmanību. Par apdrošināšanu. Šeit jau notiek no 15. marta notiek iesniegšana. 1. jūlijas ir termiņš, līdz kuram var iesniegt finansējums 15 miljonu eiro. Kas ir būtībā mainīts no iepriekšējā gada, ir tas, ka tiklīdz jūs iesniedzat polisi, tad no šiem 50%, ja polisi ir apdrošināta sējumu par 1000 eiro, tad šos 500 eiro, ko jūs teorētiski varat saņemt atpakaļ no valsts, 80% no šiem 500 eiro mēs jums izmaksājam mēnešu laikā, lai atvieglotu jūsu naudas plūsmu un jums nebūtu jāgaida augusts, kad tiek sasniegt visi pieteikumi, izvērtēti un saprast, vai ir pārsniegums vai nav pārsniegums. Tad šo 80% no tās naudas, kas pienākās maksājuma mēneša laikā, atlikšos 20%, ja nebūs pārsniegums augusta mēnesī. Par kredītu procentu dzēšanu. Tā būtiskākā izmaiņa ir, kad varēs saņemt pa visiem kredītiem. Nebūs dalīti datumi un programmas. Un otrs, tie, kas ir altuma klienti, tad par visiem tiem kredītiem, kas ir atbilstoši un kas būs pieteikušies, altums iesniegs jau saraksta veidā informāciju par samaksātiem kredītu procentiem apjomu. Jums nebūs nepieciešams iesniegt izziņas, kā tas bija iepriekš. Es ļoti ceru, ka arī citas bankas vai citas finanšu iestādes būs gatavas, teiksim, ar mums sadarboties un šo informāciju iesniegt sarakstu veidā, tādā veidā atvieglot gan jūsu darbu, ejot pēc šīm izziņām, gan arī mūsu darbu vērtējot. Un
šeit ir pēdējie 5 gadi, kur ir visa veida saņemti atbalsti, sadalīti pēc NACE kodiem, kādi jums ir, teiksim, uzņēmējdarbībā, ar ko jūs nodarbojaties, skatīts pēc pamatdarbības, cik daudz kura nozare naudu ir saņēmuši katrā gadā. Tad, ja mēs skatāmies to kopīgo, tad graudkopība vai graudauga, eļasauga ir 34% no pieejamās naudas. Jauktā lauku saimniecības, kam ir gan viens, gan otrs, ir 28%. Lielopiem piens gaļa 19%. Citas kultūras, kas ir šeit, ir pa lielam cukurbietas un tehniskās kultūras, teiksim, ir 8%, dārzeņiem 3%, par cūkopībai 3%. Mežsaimniecība, mežastrāde 2, zivsaimniecībai 1, bet tas ir no šiem miljoniem kopā, ko mēs gadā maksājam, tad mēs redzam, kāds ir šis dalījums. Šeit ir ieskaitīti gan platība maksājumi, gan kredīta procenti, apdrošināšanas investīcijas, viss pieejamais atbalsts, kas iet caur lauka atbalsta dienestu, kur jūs redzat, teiksim, kādā veidā šī nauda ir, kurā nozarē, cik daudz ir aizgājis. Protams, kad mēs te varam diskutēt, vai ģirtam ir 40% ieņēmumu no govīm vai no lopkopības un 60% no graudiem, tik smalks dalījums šeit varbūt tās nav. Mēs skatāmies pēc jūsu pašu norādītās NACES koda, teiksim, kas ir jūsu šī pamatdarbība vai pēc projektu, kādu projektu jūs nācāt. Tā kā tas no manas puses īsumā ir viss. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Mēs ar kolēģi, manu vietnieku Indulu šeit būsim uz vietas, ir lauka atbalsta dienestam arī šeit aiz muguras jums stends, kur uz visiem jūsu jautājumiem esam gatavi atbildēt. Un es tiešām ceru, ka šis gads būs vieglāks, labāks salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo tādu gadu kā lauksaimnieki jums tas bija 23. es neatceros, un es ceru, ka jums tāds arī un mums nevienam tāds vairs nebūs. Tā kā paldies, un lai mums visiem kopā izdodās. Paldies, nedaudz uzkavējis. No tavas mutes tur kaut kādā sausīs par to vieglāko gadu. Es ceru, ka tā būs. Man ir bijusi tā iespēja lauksaimniecībā būt kaut kādā savas dzīves nogriezienī Vaksā, Vidzemes agronomiskā kooperatīvā sabiedrībā. Un tad tieši pļaujas laikā tipiskākā frāze, tur bija daudz pīksts, un tā bija piķis un zēveli. Jā, akalīs lietas un nevar kult vakarā. Tā. Vai ir jautājumi, kādi mums ģitam? Ir, es paskiešu pretī. Atgādināšu šoreiz, ka viss šī, ko mēs darām un runājam stāstam, būs pieejami arī Rāmavas biznesa centra mājaslapā dažas dienas pēc fóruma. Lūdzu. Labdien, paldies par de minimis. Visus iepriekšējos gadus kredīta procenti tika izmaksāti oktobris, novembris. Attiecīgi de minimis tika rezervēts novembrī. Šobrīd, pagājušo gadu un šogad, ja mēs kredīta procentus ņemam vasarā, tas nozīmē, ka 21. gada de minimis man atbrīvosies novembrī, kas nozīmē, ka jūlijā de minimis man nav pieejams. Vai ir izskatīta iespēja, ka mēs pieņemsim tajā periodā, izskatām tos kredīta procentus, un ja man pienāks tas atbalsts, tad izmaksājam tanī brīdī, kad man atbrīvojas tas de minimis. Respektīvi var atlikt to maksājumu. Paldies. De minimis tā ir tā ļoti sāpīga tēma, un jautājums, teiksim, mēs skatīsimies tajā situāciju un sekosim līdz. Protams, ja tas palīdzēs un mēs varēsim to izdarīt, tad arī mēs to skatīsimies un rēķināsim, bet šeit arī būs ļoti svarīgi saprast, cik tad ir šī kopējā pieteiktais apjoms, vai būs samazinājumi, nebūs samazinājumi, kurā brīdī kuram atbrīvosies un līdz kuram brīdim, tad ko mēs skatīsimies, jo neesam jau mēs kā lauka atbalsta dienesti vienīgais, kas piešķir de minimisu lauksaimniecībā, tas ir altums un citas lietas, jo, teiksim, var sanākt tā, ka man tas derēs, kad atbrīvosies septembrī, un mēs to septembri varam sagaidīt, bet pieņemsim kādam citam kolēģim atbrīvosies oktobrī, un tā mēs iesim līdz nākamam gadam. Tā kā mums kaut kāds kompromiss kaut kādā brīdī būs jārod. Es vienkārši gribēju precizēt, ka tas ir saistīts vienkārši ar lēmumiem. Jo, ja mēs rēķinamies, ka bija pirms tiem 2 gadiem bija novembrī, tad tagad vienkārši
paceļot šo periodu uz jūliju, nu mēs tā kā mākslīgi, es saprotu, ka tādā veidā var optimizēt kaut kādus veidus, kā mēs izmaksājam, kurus finanšu līdzekļus, bet man šķiet tas nav īsti godīgi. Nu, jā, 2 gadus atpakaļ bija tāds lēmums kopīgs ar lauksaimniekiem, kad šo pieteikšanos veido ātrāku. Un tur jums ir taisnība, ka tādā veidā, teiksim, nu, tas periods ir saīsināts. Tāds ir, jā. Kā lauksaimnieki piekrita saīsināt periodu? Kā lauksaimnieki piekrita saīsināt periodu tādā gadījumā? Tas fiksējās, ir de minimis uzskaita sistēma, kur teiksim, katrs teiksim, kas piešķir šo de minimis atbalstu, ierakst iekšā un lauksaimnieks var redzēt, kurā brīdī, kas ir piešķirts. Vienu repliku. Man liekas, populārākais teiciens pēdējā gada laikā - lauksaimnieki paši to izlēma. Jūs paši to gribējāt? Jūs varbūt nebijāt tajā sapulcē. Es varu jums piekrist, bet ka tas ir populārs teiciens, bet nu, tas nav tā, ka to izlēma vienpersonīgi lauka atbalsta dienests. Ir, paldies. Ģita personā, es domāju, arī lauka atbalsta dienests personā aizstāv, viņi jau negrib sliktu. Jautājums ir par spēles rāmi, jā? Kā mēs lecam klasīt, kā leca kādreiz. Kāds jautājums, komentārs, kolēģi? Es jau jums piedāvāju nākt skatīt. Vienāk lakā. Jums jānāk skatos, mēs varam pārdiskutēt. Mums ir nākamais speakers nākamajam fórumam, 4. pēc kārtas. Man ir tagad tehniskas dabas jautājums. Minerālu mēslu kaisīšana jau šobrīd notiek, un es gribu pieteikties Eko 5. Diemžēl caur LAD aplikāciju tas vēl nav iespējams. Tur ir kaļķošana, man liekas, diskošana, tā vides tā tur, bet es nevaru traktoristam pateikt, ka izvēlies šito. Viņš mēģina man taisīt tos ģeomarķētos, bet tajā neautorizētajā daļā vēl nav. Kad ir plānots viņu tā kā? Viņam jābūt ir kur katru dienu. Ir jābūt kur. Mēslošana jau ir notikusi, principā. Es zinu, bet jūs iestājaties arī mūsu vietā. Negribu taisnoties, bet noteikumu nav. Daram. Būs. Būs vēlreiz jāmēslo. Vai mums ir vēl kāds jautājums, komentārs, kolēģi? Izmantoties. Pats lauka atbalsta dienas šefs skatavs. Kad mēs viņu varam vēl pacepināt? Lampā vasarā vēl var. Bet tur varbūt nebūs. Vēl viens jautājums. Jā, kolēģi, jā. Pozitīvā ziņā pats runāt. Baltika Agro, labdien! Labdien! Es gribēju pajautāt par rekuperāciju kautēs. Kādi rādītāji jāsasniedz ar to rekuperāciju? 20%. Un to pierāda kaut kāds eksperts? Vai? Un tas nāk, teiksim, mēs skatāmies pēc deklarācijām, kas ir norādīts no ražotāja. Paldies! Paldies! Kolēģi? Klus kā kaps viss jums te izstādē. Jā, man draudzene viņa. Man patīk. Paldies. Jā. Par zaļajām joslām es vēl gan neesmu saņēmusi nekādu ziņu, vai manas zaļās joslas atbilst vai neatbilst, bet es redzēju tur tādu aizdomīgu tekstu par to, ka ir mehāniski apstrādātas. Manuprāt, pagājušajā gadā nekā citādi jau tas nebija iespējams, jo, kā mēs zinām, ziemā jau bija iesēti, un lai es tām zaļām joslām varētu vispār pieteikties, man viņas bija jānodisko, lai iesāktu veidot šīs zaļās joslas. Kā tas bija domāts par to mehānisko apstrādi? Tas bija domāts par pagājušo gadu, tas jums viss bija kārtībā, bet, ja runa par to, ka, teiksim, lai jūs viņus ierīkot, protams, ka viņus sadiskojāt, bet viņas nevarēja būt sadiskots arī septembrī, oktobrī un novembrī. Ja jūs viņu ierīkojāt jūnijā, sadiskojāt, iesējāt kaut ko vai arī neiesējāt, tad uz rudeni jau tur kaut kāda veģetācija tomēr bija? Jā, bet zaļajām joslām jau ir tas stāsts, ka viņas var mainīt, un, piemēram, septembrī es varēju viņus pārmainīt no viena lauka uz otru, jo tiek sēti jaunie ziemāji. Es ar pazaudēju. Viņš viņu samulsu tagad pie šī jautājuma? Nākamo sezonu, es saprotu, ka zaļās joslas var mainīt laukos. Jā. Viņa, pieņemsim, var būt vienā gadā vienā laukā, Protams. Un nākamajā gadā viņa var būt citā laukā. Un es viņu attiecīgi, tad, kad es veidoju jauno lauku ar jauno kultūru, es jau viņu pārceļu no viena lauka uz otru. Protams. Kolēģis var nokomentēt. Te ir... Es jau, ka mēs atbildējām. Iepazīstam. Jā, Induls Āboliņš, lauka atbalsta dienas direktora vietnieks. Tad tas komentārs, ka mēs gatavojām to prezentāciju, bija vairāk tas, ka iepriekšējā periodā laukmalas drīkstēja būt mehāniski apstrādāts. Šī periodā nedrīkst būt tā, ka visu laiku tiek uzturēts melns.
Tas, lai vienkārši papildus pievērst uzmanību, ka tā doma tāda tanī brīdī, kad ierīko ar domu, ka pēc tam vai nu iesēja kaut ko, vai pašas nezāles paši dabīgi attīstās, un tā ir tā doma tam komentāram. Paldies, Indu. Dāmas nesaprat, mēs varam kaut kādu konsultāciju. Jūs pienāksiet, jā? Novērtēju, paldies. Jūs tiksiet galā. Sacīt, kafija ir pieejama, kolēģi, ja kādam uznācis kāds miegs vai droši nākat pacienāties. Liekam punkts uz I. Dām, lūdzu. Kas šogad jādara būs ar zaļajām joslām? Jānopļauj, jānovāc, kas tur atkal būs izdomāts pa jaunam? Tieši tas, ko jūs sakat, jānopļauj, jānovāc. Datumi kādi? Ko lūdzu? Kādi datumi? Kad jāpļauj? Sezonas laikā jums ir jānopļauj. Pagājuši gadu bija, ja līdz kuram datumam nenopļauj, tad nav jānovāc. Es palūkšu. Labi, es no galvas, lai es jūs nesamānītu, nepateikšu tagad, bet mēs līdās ar Indulu apskatīsimies, jums konkrēti atbildēsim. Vai arī Indulas apskatāsim. Es no galvas, lai nesamānītos. Kolēģi, jūs Indulu pienāksiet pēc tam, tad arī izstāstīt. Pienāks izstāstīs. Visi grib zināt, ja tikai ne šis Indulu uzskatos. Rokas grāmatā izlasīsiet precīzi, es visu datums ar no galvas nezinu, bet ir tāda tās zaļās joslas, kas ir gar tiem saucamiem musikiem, kam ir jābūt 10 metri platām. Viņas vai nu no tā tad var atstāt līdz pavasarim, tad drīkst smalcināt un nenovākt, bet ja tekošā gada ietvaros nopļaut, tad viņas ir jānovāc. Savukārt tās, kas tās šaurās 4-metrīgās, tās drīkst smalcināt un atstāt, tās nav jānovāc. Pavisam precīzi datums, tad lūdzu apstīties rokas grāmatā, jūs ar no galvas viņus visus neatceros tos datumus, bet ideja bija tāda, gar upēm, ka tekošajā sezonā nedrīkst smalcināt, tad ir jānovāc, bet jāstāja visu ziemu, un pavasarī tad drīkst arī nosmalcināt un atstāt. Savukārt tās, kas ir tās šaurās 4-metrīgās, tās var smalcināt jebkurā brīdī. Kas jums interesē tieši kuras? 10 metri. 10 metri netika minēts. Jā? Labi. Reizēķini pārbaud šeit notika, jā? Kolēģiem ir datumi jāzina, jā? Bet kolēģi jums ar laikam jāzina, tie datumi ir. Jā, citādāk. Labi. Nu vēl vienu izšaujam un tad ejam tālāk. Punkts un amen. Jā? Nu labi. Ja punkts un amen, tad paldies. Paldies. Paldies tev. Šeit no biznesa centra Āmava arī tāda pateicība, jā? Paldies. Paldies. Uz veselību.